Labdien, dāmas un kungi! Mans vārds Uldis Grunte, pārstāv akcijas sabiedrības sadalas tīkla mācību centru, un ar jums parunāšu mazliet par elektrotehniskā personāla apmācību elektrodrošības jautājumos. Jo šis jautājums ir kļuvis aktuāls sakarā ar to, ka šī gada 1. martā spēkā stājās ministra kabineta noteikumi numur 1041. Un tūlīt es viņus... No 1. marta tā tad ir spēkā. Un lūk, šie ministra kabineta noteikumi patiesībā atbild uz daudziem jautājumiem, kas līdz šim tika uzdoti gan mutiskā sarunā, gan rakstiski. Kur ir noteikts, ka vajag kaut kādas elektrodrošības grupas, kur ir noteikts, ka vajag kaut kādas apliecības, kas tas ir, kur to var dabūt. Vārds sakot, ministra kabineta noteikumi šiem tagad atbild uz visiem šiem jautājumiem, un es esmu mazliet sagatavojis tādu nelielu pārskatu, kas patiesībā tagad no 1. marta ir saistošs visiem un katram. Tātad 10. punkts nosaka, ka strādāt elektroietaisēs, tātad drīkst tikai personas, kas ir sasnieguši attiecīgo vecumu un kurām ir piešķirta elektrodrošības grupa. Ja, tātad to nosaka ministra kabineta noteikumi. Nu, lūk, un tāpatās arī ministra kabineta noteikumi nosaka tālāk, kādas ir šīs minimālās prasības attiecībā uz apmācību, kāda ir jāaiziet tam cilvēkam, kurš pretendē uz elektrodrošības grupas iegūšanu, kādai jābūt izglītībai, lai viņš varētu iegūt šo elektrodrošības grupu. Un nosaka arī to, kas var piešķirt šīs elektrodrošības grupas. Lūk, tātad saviem nodarbinātajiem, tātad jūs savā uzņēmumā, saviem darbiniekiem varat paši piešķirt elektrodrošības grupas, nodibinot komisiju ne mazāk kā 3 cilvēku sastāvā, no kuriem vienam ir jābūt vismaz ar C elektrodrošības grupu. Nu, jūs varbūt zināt, ir pavisam 5 elektrodrošības grupas. Ja? Nu, paņemsiet noteikumus, apskatīsieties, tur tās detaļas viss ir atrakstītas. Tātad vismaz vienam ir jābūt ar C, un pāriem 2 vai vairāk ir jābūt ar B elektrodrošības grupu. Nu, kā saprotiet, kā zinat, kas esat jau dzirdējuši vai lasījuši, tad tagad tās elektrodrošības grupas bieži vien nepiemin, bet piemin kvalificēts darbinieks un apmācīts darbinieks. Ja? Tātad kvalificēts tas būs ar C elektrodrošības grupu, apmācīts ar B elektrodrošības grupu. Lūk, ja jums ir šāda komisija, ja jums ir šādi cilvēki, kas var veidot šo komisiju, tad patiesībā jūs šīs elektrodrošības grupas pilnīgi droši un atbilstoši ministra kabineta noteikumiem varat savā uzņēmumā, sava uzņēmuma darbiniekiem piešķirt paši, un jums nekas uz malu nav jāmeklē. Vienīgais jums ir jābūt gataviem atbildēt uz vienu jautājumu. Kur šie komisijas locekļi ieguva savas elektrodrošības grupas, kas viņiem tās piešķīra? Un par cik? Ja? Nu, lūk, un tāpēc praksa ir tāda, ka bieži vien pie mums uz mācību centru, sadalas tīkla mācību centru, arī tur uzņēmumu pārstāvis saka, klausies, es aizsūtīšu pie tevis tur 3 vīriņus, kuriem vajag iedot tās elektrodrošības grupas, kuriem vajag elektrodrošības grupas, un tad es pats sev uztaisu komisiju un paši tālāk pāriem dosim. Es domāju, ļoti normāla praksa. Jā, nu, dzirdējāt, ko es teicu. Aizsūtīšu vīriņus. Diemžēl, kāpēc meitenes nesūta? Es neko skaistu dzīvē praktiski neesmu redzējis. Veči vien tikai nāk. Nu, tā kā meitenes lūdzu, nāciet uz elektrodrošību. Jā. Tu jau gribi man dzīt prom? Lūk, nu tā. Un tāpēc redzēt arī 18. punktā ir teikts, vismaz viens ir kvalificēts nodarbinātais. Tātad tas ir nodarbinātais, ministra kabineta noteikuma leksikā, kuram ir C elektrodrošības grupa. Nu, lūk, un tāpat tās ministra kabineta noteikumi jau uzreiz arī atbild uz jautājumu, ko darīt, ja nav. Nu, nav to cilvēku, nu nav. Tad ministra kabineta noteikumi saka, ka tad jūs varat, lūk, savus cilvēkus
sūtīt uz attiecīgām institūcijām. Vai nu akreditētas izglītības iestādes, jūs lasiet paši. Vai arī personāla certificēšanas institūcijas. Ja, tātad tikai 2 veidi iestādes drīkst nodarboties ar elektrodrošības zināšanu pārbaudi un elektrodrošības grupu piešķiršanu. Ja, tā kā šo es arī gribēju uzsvērt, tāpēc, ka pie manis nevienreiz vien nāk cilvēki ar kaut kādām skaistām apliecībām, protams, bet neatbilstoši ne pēc kādām formām noteiktajām, kur ir samaksājuši naudu, bet viņiem neņem šīs, vai nu neņem pretim šīs apliecības, kas ir izsniegtas kaut kur, kaut kādās biedrībās, vai arī nāk kaut kāda pārbaude un sastāda aktu par to, ka iegūtās apliecības pirmkārt neatbilst pēc formas, un otrkārt arī ir izsniegtas no institūcijas, kurai nav tiesības to darīt. Ja, tā kā lūdzu uzmanīgi pievērsiet uzmanību, kāds jūs cilvēkiem ir elektrodrošības grupas un kas to ir izdevis. Tātad, vai tas atbilst ministra kabineta noteikumiem? Jā, lūdzu. Tās ir derīgas līdz tam datumam, kas ir ierakstīts šī apliecībā, bet ne vēlāk par 2017. gada 1. martu. Tas ir tāpēc, ka maksimālais termiņš, uz kuru varēja izsniegt elektrodrošības grupas apliecības, ir 3 gadi. Lūk, un tad ir 2014. gada 1. marts un 2017. gada 1. Tā kā, ja 28. februārī vēl pagūl kādam izsniegt, tad mierīgi var 3 gadus tagad dzīvot ar to. Tā kā nav tā, ka uzreiz jāskrien un mainīt. Nē, tik traki nav. Tā, lūk. Tā, man jau tepat. Tā, to jau es jums pateicu. Lūk, par dzīvojamām mājām, jo es sapratu, ka te ir daudz, kas ir saistīta ar dzīvojamo māju eksploatāciju. Tāpēc speciāli šo punktu izvilku. Ja? Lūk, tātad. Nav jau tā, ka tagad katrā dzīvoklī būs vajadzīgas elektrodrošības grupas apliecības, ja, un jums savus sievas vai savus vīrus jāsūt tagad uz kursiem, ja, jo citādi viņš lampu nedrīkstēs mainīt. Tik traki jau nav. Tāpēc ministra kabineta noteikumi arī saka, ka individuālās mājās, dzīvokļos nav vajadzīgs nenorīkot atbildīgās personas, nevajadzīgs arī būt elektrodrošības grupām, ja eksploatē elektroiekārtas ar spriegumu līdz 1000 voltiem pēc eksploatācijas instrukcijām. Ja, kā tas ir noteikts rūpnīcas eksploatācijas instrukcijās. Tad nekas tāds īpašs nav vajadzīgs. Bet, ja iet runa par kopīpašumā esošu elektroietaišu eksploatāciju, tad pirmkārt ir jābūt šīm atbildīgajām personām. Tālāk man būs. Tātad atbildīgām personām ir jābūt norīkotām un, protams, ir jābūt attiecīgam personālam ar attiecīgām elektrodrošības grupām. Ja, tātad jāiet runa par kopīpašumā esošu elektroietaišu eksploatāciju. Tātad kāpņu telpas, pagrabi, lifti, lifti gan it kā būs liftu organizācija droši vien. Tā, ja gadījumā nav iespējams pašiem izveidot šo komisiju, tad un nav arī personāls, kas atbilst tām prasībām, kuras ir jāizpild, lai varētu norīkot par atbildīgām personām, tad, lūk, valdītājam ir pienākums noslēgt līgumu ar kādu uzņēmumu, organizāciju, kura tad veiks šos pienākumus. Tā kā tur jums izvēles iespēja. Vai nu pašiem apmācīt savu personālu, lai tas var uzņemties šo atbildīgo personu pienākumus, vai arī aicināt kādu citu uzņēmumu, kuriem šāds personāls ir. Tā tad ir pilnīgi jūsu izvēle. Lūk, un šeit šī punktā tad ir arī pateikts, kādām tām atbildīgām personām ir jābūt. To jūs arī lasat. Vienīgais šeit es gribu uzsvērt to, ka tāds kvalificēts nodarbinātais, ja? Kur, lūk,
kvalificēts nodarbinātājs. Ko tas nozīmē šo noteikumu izpratnē? Kvalificēts nodarbinātais ir tas, kuram ir vismaz 2. profesionālais kvalifikācijas līmenis elektrozinībās, es mēģinu citēt tagad ministra kabineta noteikumus, un C elektrodrošības grupa. Ja par to C elektrodrošības grupu jau vairāk vai mazāk visiem ir skaidrs, tad lūk par to 2. profesionālās kvalifikācijas līmeni elektrozinībās, tad parasti rodās problēmas. 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis, vismaz 2. elektrozinībās, būs šim cilvēkam tādā gadījumā, ja viņam būs dokuments, ko viņš ir iegūs, piemēram, arodskolā, un tur ir ierakstīts, ka lūk, tādam un tādam, vārds uzvārds, ir piešķirta kvalifikācija. Piešķirta kvalifikācija, tur elektromontieris, elektriķis jau 3. līmenis, un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Lūk, tādā gadījumā šis cilvēks atbilst ministra kabineta noteikumos noteiktajām prasībām, un viņu drīkst un var virzīt par atbildīgo par elektroietaises eksploatāciju, par darba organizāciju un par izpildi, kā nu jums tur ir vajadzīgs. Ir arī citi ministra kabineta noteikumu punkti, kuri pasaka, kādos gadījumos un kādas atbildīgo pienākumus jūs drīkstat apvienot. Tā kā nav jau tā, ka katrā SIA un katrā nama pārvaldē un kur ir jābūt vismaz šiem 3 atbildīgiem, 3 dažādi cilvēki. Tā jau nav. Varbūt arī viens cilvēks, kurš var pildīt. Ir pat gadījums atrakstīts ministra kabineta noteikumos, kad viens cilvēks drīkst pildīt visu 3 atbildīgo personu pienākumus. Arī tāds gadījums ir. Ja? Tā kā, ja tāda vajadzība ir, protams, jūs to visu izlasīsiet un noteiksiet. Lūk, tā kā par šo kvalifikāciju. Tātad ir jābūt šāda kvalifikācija, un tikai tad var runāt par C elektrodrošības grupu. Ir kvalifikācija, ir C elektrodrošības grupa. Lūk, jūs pilnīgi juridiski, kā valdītājs, izdodat rīkojumu, ar kur norīkojat šo cilvēku par atbildīgo personu. Vai no eksploatācija, vai organizācija, vai izpildi, tas jau kā jums tur vajag. Lūk, tādā veidā. Nu, un reklāmas pauze tagad, protams, ir, jā, ka visu iepriekšējo, ko es teicu, ko jums vajag, patiesībā piedāvā arī akciju sabiedrības sadalas tīkls mācību centrs. Man apsolīja, ka es drīkstēšot reklamēties, un man par to nekas nebūšot. Tā kā netaisiet izbrīnītas sejas. Tas viss ir saskaņots. Jā, tātad patiesībā visu to, ko es jau teicu, piedāvā arī akciju sabiedrības sadalas tīkls mācību centrs, jo mēs esam gan akreditēti, mēs arī realizējam tās programmas, un, vārds sakot, mums ir visi tie nosacījumi, kas ministra kabineta noteikumos ir minēti, tas viss mums ir. Un, lūk, mēs tad arī darbojamies ar šīm lietām. Un par cik iepriekšējais runātājs jau optimistiski solīja jums, ka jūs saņemšot šīs prezentācijas, ja? Tad es domāju, jums nav īpaši jātērē laiks un papīrs, Birota dzirdēja mani, tas ir labi. Es neko, viņš solīja. Ja? Tā kā jums te ir telefona numurs un e-pasts, pa kuru jūs varat arī tad pieteikties, ja jūs tas kaut ko interesē. Paldies par uzmanību. Varbūt kādi jautājumi? Jā, lūdzu. Komisijā var būt viens kvalificēts, jā, bet par 2 apmācītiem tur nebija runa. Jautājums komisijā. Komisijā es tad varu paiet atpakaļ, jo man tas bija. Tur bija rakstīts vismaz viens kvalificēts nodarbinātājs. Komisijas sastāv, vismaz viens ir kvalificēts, bet 2 ir jābūt apmācītiem. Es neesmu, te man ir daudz punkts. Es esmu slinks rakstītājs. Nē, saprotiet, mans mērķis jau nebija jums tagad uzlikt ministra kabineta noteikums, lai jums pašiem nav jāmeklē un jālasa. Jūs jau apvainotos. Tāpēc es jau zinu, ka jūs protat lasīt, es tikai parādīju dažus izvilkumus, lai radītu jūsu interesi šos ministra kabineta noteikumus sameklēt un izlasīt pilnu tekstu, vai ne? Jūs taču manā vietā tāpat darīja. Pierunāja, jā. Cik ilgas ir? Kamēr pabeidz. Un cik ilgi, jā. Un cik tās maksā? Cik maksā, tas atkal atkarībā, ko jūs gribat. Apsties, viņš aizdomīgi skatās.
Nu, teiksim, elektrodrošības eksāmens, tikai eksāmens, lai iegūtu elektrodrošības grupu, mums maksā, es jau nezinu jaunās cenas pēc eiro. Es jums teikšu latos. Ja? Jo mums nav mainījies pareizināt ar 1, cik tur un dabūsiet. 25 lati eksāmens vienam cilvēkam. Tas ir viena alga, jo mums eksāmens ir taisīts tā, ka jautājumi ir tie paši, tikai prasības A grupai tur 50%, B grupai tur 67% un C grupai jau 32%. Un uzreiz es gribu pieteikt, ka labiem cilvēkiem ir iespējams atlaides. Un kā tas izpaužies? Nu, tas jau ir firmas noslēpums. Tas ir firmas noslēpums. Kā jūs nākat pa durvīm iekšā, mums tur ir sensori, redz, te arī bija sensori, ja? Mums arī sensori, uzreiz zaļš vai sarkans. Un apmācība? Ko apmācība? Nu, tu teici tikai eksāmens. Bet ja apmācība, tad ir 40 lati. Apmācība plus eksāmenis 40 lati. Cik ilgi? Viena. Jo, nu, nāk taču motivēti cilvēki un zinoši cilvēki. Muļķi jau mācās ilgi, bet gudriem jau tas ir ātri viss. Jā. Jā. Ar otro atbildi. Dodam. Tātad, vai ir jautājums, vai mēs arī dodam iespēju, mēs nedodam līmeni, mēs dodam iespēju iegūt otro profesionālās kvalifikācijas līmeni elektrozinībās. Ja? Es pareizi sapratu jūsu jautājumu. Jā, atbilde pozitīva, jā, dodam, tā mums ir tā saucamā tālāk izglītības programma, kuras rezultātā mēs dodam valsts dokumentu, valsts apstiprināt ar visām hologrammām, ar visiem tur pričendāļiem, kas tur vajadzīgi, un piešķiram kvalifikāciju vai nu elektromontieris, kas ir otrais līmenis, vai elektriķis, nu tagad elektriķis mūsu valstī ir nolikvidēts, tagad tā vietā būs elektrotehniķis, kāpēc, nezinu, tas nav mans jautājums. Jā, bet, nu, princips tas pats, tas ir trešais kvalifikācijas līmenis, un jūs saņemat lūk jau profesionālās kvalifikācijas apliecību, kurā ir ierakstīti šie vārdi. Jums tādam un tādam piešķirta kvalifikācija. Un to jūs varat rādīt visiem. Nu, protams, saprātīgi samaks. To gan es no galvas jums nepateikšu. Es tikai varu pateikt, ka, lūk, es varu pateikt to, ka mācību ilgums no pirmās dienas līdz eksāmenam ir 9 mēneši. Nu, kā bērni iznēsāt, ja? Bet pa vidu vēl ir 6 nedēļas kvalifikācijas eksāmens, ko jūs iziet savās darba vietās. Un apmeklējums ir 2 dienas mēnesī. 2 dienas mēnesī. Jo mēs tā arī sakām, nu galā pieauguši cilvēki. Katram ir savs darbs, sava ģimene, un nav laika tur sēdēt un tur papīru tērēt. Ja? Tā kā mēs jau vairāk šīs 2 dienas tad arī veltam nevis tur uz kaut kādu formulu vai definīciju likumu mācīšanu, bet mēs vairāk veltam šo laiku uz kaut kādu problemātisku jautājumu izskaidrošanu. Nu, protams, uz praktisko. Tas ir pats tas galvenais un svarīgākais akcents. Paldies, ka pajautājāt. Vēl kāds jautājums, lūdzu? Nav. Paldies. Nu, es taču tik skaidri runāju, ka kas te var būt pa jautājumiem.